Andrija, noslēdzies mačs Latvija, ASV, diemžēl zaudējums, bet cienījāties tiešām godam. Kāda tā bija iespēja un komentāri par šo maču? Jā, kā minēju tikko intervijā, mēs spēlējām labi, iedavām labu cīņu. Bija motivēta komanda, protams, pievilka nedaudz trešais periods, un es uzskatu, ka koncentrācija bija tā lieta, kas pievilka mūs. Bet bija labs mazākums, mums tiešām cīnījāmies kopā un uzskatu, ka bija pieklājīga spēle. Kas tieši notika tajā trešā periodā? Kāpēc neizdevās varbūt noturēt to rezultātu 2-2 un varbūt pārņemt vadību? Jā, kā tikko arī minēju, varbūt tās pietrūka neliela koncentrācija un pāris kļūdas pašā savā zonā nevajadzīgas. Un, jā, es domāju, ka koncentrācija bija lielākā mūsu problēma. Ko mēs varam paņemt pozitīvo no šī mača? Pozitīvi ir vienkārši to, ka mēs varam spēlēt par jebkuru komandu. Mēs šobrīd tikko parādījām visiem pilnībā, arī kas skatījās mūsu televizorā, to, ka mēs varam spēlēt par jebkuru komandu. Un gatavosimies nākamajai spēlē. Jā, tribīnes pilns, atmosfēra lieliska, Kanādas līdzekļi visi atbalstīja Latvijas komandu. Kāda bija sajūta spēlēt šādu skatītāju priekšā? Sajūtas bija satriecošas, to, ka tiešām daudz cilvēku bija atnākuši un visi bija pārsvarā par mums un bija patīkami dzirdēt, kā par mums atbalsta un bļauj uz mums, lai mēs metam vēl vairāk un spēlējam tālāk. Kādas bija tev emocijas pēc vārdu? Ļoti skaisti vārdi. Jā, paldies Gustavam Ozoliņam, mūsu kapteinim, par labu piespēli. No viņa viss sākās. Un, protams, paldies liels Raineram Rulleram. Ideāli piespēle atpakaļ uz tukšiem vārtiem un atlika man tikai iemest. Paldies un lai izdodas uzveikt Šveici. Jā, paldies.